Lai arī laukā par to nekas neliecina, bet kaut kur iekšā jau priecīgi kņud, tuvojas pavasars. Tāpēc šodien tas ir vislabākais iemesls, lai ļautos priekam, smiekliem un pankūkām. Svinam Masļeņicu! Bet aiziet tev tik lieliski sanāk, ka pat suņi pārstāja riet. Kur solīja jautrāk, ir garlaicīgāk, tu teici un pagriezies iet. Bet aiziet tev tik lieliski sanāk, ka pat suņi pārstāja riet. Un tad skrēja un meklēja visu dzīvi, un tā arī jāmeklēja. Jo lai cik arī mēs nebūtu brīvi, dažreiz sev ir jāizšķir. Pankūks man vienmēr saistās ar gaišumu un svētdienām, kad viss garšo mazliet saldāk kā parasti. Šodien gatavošu 3 veidu plānās pankūks. Pusdienas ainīšus ar gaļu un sieru, biezpiena krēma pankūks ar šokolādes mērci un krāsainās dārzeņu pankūks. Būs arī manas vismīļākās kartupeļu pankūks ar parmezanu sieru un lapsas ābolu un banānu pankūks ar kanēli. Svinam Masļeņicu! Šie ir tādi vareni feini svētki 7 dienu garumā, kuri simbolizē ziemas pavadīšanu un pavasara sagaidīšanu. Šī ir tāda ļoti krāsaina nedēļa, kuras laikā noteikti vajag kārtīgi iztrakoties, izpriecāties. Var darīt arī kādu nedarbu, vajag kārtīgi saēsties, dziedāt, priecāties un smieties. Pēc iespējas vairāk. Noteikti vajag steigt izbaudīt vēl ziemas priekus, pirms nav iesācies pavasars. Šajā laikā noteikti vajag ģērbties koši, iepriecināt savus mīļos, un pēc šīm 7 dienām tad arī varam sākt lielo gavēni. Masļeņicas galvenais ēdiens pilnīgi noteikti ir pankūks. Tas arī simbolizē sauli. Tāpēc šodien būs tikai un vienīgi pankūks, daži nedažādas. Sāku ar plāno pankūku mīklu gatavošanu, kur man būs nepieciešama 3 veidu plānajām pankūkām. Vispirms es izkausēšu sviestu 75 gramus. Es ņēmu 7 olas. Ja ir lielākas olas, tad var ņemt 6, pat cik man ir tādas mazās. Šodien nopirkušās, tad es ņemu 7. Manā mājā pankūks ir visbiežāk gatavotais svētdienas brokastu ēdiens. Man pašai vislabāk garšo kādas pikantās pankūks, plānās pankūks ar sieru pildījumu. Tagad 7 olas viegli sakuļu kopā ar šķipsniņu sāli. Šī būs tāda universāla plāno pankūku mīklu, kur var izmantot gan pikantajām plānajām pankūkām, gan arī saldajām. Es nepievienošu cukuri nemaz. Sākšu pievienot pamazām 600 gramus piena un 225 gramus ūdeni. Un sāku iekult miltus, kuri man ir nepieciešami 300 gramu. Tos pirms pievienošu mīklai izsijāju. Tas ir tādas 2 nepilnas glāzes. Miltus arī vajag pievienot pakāpeniski, lai mīklā neveidojas kunkuļi. Sākumā ir labāk šo mīklu uztaisīt tādu pabiezāku, un tad to pakāpeniski šķēdīt ar pienu, jo tādā veidā neveidosies nekāda miltu kunkuļi. Elpoju straujāk, tad zina par daudz, tu teici un pagriezies iet. Plāno pankūku mīklu var taisīt tikai lietojot ūdeni, neliekot nemaz pienu. Man reiz skolā bija viens draugs, kurš cepa fantastiski plānas pankūks, kur mīklai bija pievienots tikai ūdens. Es parasti tomēr cepu ar pienu, tad viņas ir tādas bagātīgākas, kā arī sviestu pievienoju. Tāpēc, lai cepšanas laikā tās arī labāk varētu noņemt no pannas, tās būtu nedaudz treknākas. Miltus pievienoju izsijātā veidā 450 gramus, un tos vienmēr vajag skatīties, jo cepot pankūkus gan plānās, gan biezās, es nekad nesvaru miltus, jo tie var būt dažādas kvalitātes. Ir jāskatās pēc biezuma, lai pankūks sanāk tādas salda krējuma konsistencē. Tad, kad miltus esmu iesijājusi, tad pievienošu izkausētu sviestu. 75 gramus. Sviesta vietā var lietot arī eļļu. Labāk izmantot varbūt tādu
neitrālāku eļļu, kurai nepiemīt kāda izteikta garša, ar kukurūzas eļļu, piemēram. Tiem, kam garšo rieksti, var izmantot arī riekstu eļļu. Pankūks ir ēdiens, kuru var uzcept svētdienas rītā un ēst arī līdz pat otrdienai. Var sacept ļoti, ļoti daudz. Ja bērniem tās garšo, es domāju, ka pieaugušiem arī tikpat. Pienu un ūdeni esmu iemaisījusi. Pankūks ir salda krējuma konsistencē, un tagad tām ir jāļauj nedaudz pastāvēt istabas temperatūrā, kāds 15 minūtes, lai milti labāk sadzīvotu, lai tie uzbriestu, un arī pastāvot šī mīkla kļūst nedaudz biezāka un labāk turēsies kopā.